Atspiedies pret manu roku. Te? Ai, Salvedi, ko tev kaist rokas? Ai, Salvedi, man vēl niekas acīs. Nē. Celies augšā. Beidz. Izgulēsies tēva mājās. Beidzot tu viņu ieraudzīji. Tu, ko redzēji tikai sapņos. Zili stīkli, zaļi ledi, vidū balti sniega svārki, vidū balli mēnesvaigi, vidū gari saules mati, bet vidū stinga dvēselīte. Bet gaida vidū saucerīte. Rītad savā vaļā astras, atpūstošā ledus lāsas. Nē, acis veries vaļā. Tev tak priekšā tava ilgu cerībiņa. 7 gadu slogā slēgta, bet visu mūžu sirdī nesta. Meties raudāt, mīļo puisī. 7 gadus saucerīt gaida, kur mans saules vedējs. Labi. Pietiks raudāt. Nodzer tās lielās astras, uzņem tās savā sirdī, acis veras vaļā. Nu, tas skaties uz mani. Zili atspīd jau dzīvais ūdens. Jā. No ledus jau esi atbrīvojusies. Jā. Celsies, saucerīte. Tev jāatslēdz no lūpas. Kā tu gribi, lai es viņas slēdzu? Nu, ar savām lūpām. Zini? Nu? Tas tētiņš teica, ka tas nav priekš manis. Auč! Upses? Sāp. Piedod. Bet paskaties uz mani. Kur es tādu varu iet? Armijā. Es taču nevaru tur atgriezties. Sāp. Dziļā kroķītē. Te, zem krūtiņa. Es nopūtu sev visu sedzu. Un taču atslēdz lūpu vārdus. Un ieved sirdī siltu vašu. Kur tu ielīdi? Nāc laukā, nu! Nāc laukā! Paskaties, tev jau sārtojas lūpas. Jā? Jā, un pār vaigiem dzīvība parādījusies. Un zini, Nu? man pašam arī ir augsti un karsti. Es nezinu, ko lai tagad dara. Es pamēģināšu piecelties. Pamēģini. Pagaidi. Skaties. Skatos. Pagaidi. Locekļi pamazām raisas, vai ne? Es vēl nezinu, pagaidi. Salvedi. Super. Saucerīt! Saucerīt! Čau, nevajag. Palīdz piecelties. Ai, šādi tu man vairs neredzēsi. Nekad. Būtu forši. Zini, ko? Nu? Mēs nekad uz
klusi runāsimies. Mēs kopā sapusīsim. Mūžam ilgi ilgojušies. Jā. Labi. Tev tā dvēselīte jau ir atkususi? Salcerīt! Sauvadi! Jā. Šajien mans gradzens. Klausies uzmanīgi. Klausos. Salcerīt! Tev viņš tagad ātri būs jāvelk pirkstā. Labi. Un nevienam viņu nedod. Nedošu. Kam tas gradzens, tam es pati. Pati? Kā? Jā. Kā? Tev viņu vajag vai nevar? Jā, man vajag gradzenu. Klausies uzmanīgi. Nedod viņu nevienam, jo es bez viņu nevaru celties. Labi. Zvēri. Tu būs man zvēri. Un nedos nevienam. Nedošu. Zvēri. Lieci. Salvat, kas tu vispār tāds esi? Es tev vispār neredzu. Tev kādas acis? Acis? Nu jā. Acis man ir tā kā zili ziedi vīrspulītim. Tieši tā. Un mati tev kādi? Mati? Jā. Mati man ir balti līni saules atspīdēti. Citi saka, ka es izskatos pēc ārieša. Pēc ārieša. Salvat nes man mājās. Salterī. Jaudīm es tādu laimīti nesu.
kā man izturēties un kādai man vispār būt. Un tad es uzdodu jautājumu pati sev. Vai es vispār zinu, kas es esmu? Pavisam pa virsu man iedod spēlēt princesi. Protams, jāizbieg, man likās, tas būs kaut kas tāds konkrēts, bet nē. Man lūk jāspēlē brīvība. Un tad es jautāju savam režisoram, kā pie velna var nospēlēt brīvību? Bet viņš man atbild. Nē, tev nav jāspēlē brīvība, bet spēlē kaut ko tādu, ko cilvēki vēlas. Lūk, es jums iedevu lapiņas, lai jūs uzrakstītās jūsu vēlākās vēlēšanās. Nu, ko es izlasīju? Teleskopu, mieru, mīlestību, banānu, narcises mīļotajiem, dažādi veidi ceļojumus uz Franciju, uz Londonu, nu kurais. Ko, piemēram, tu uzrakstīji? Mieru. Ko jūs? Tur par sapni. Par sapņiem. Nu tad, ko man īsti spēlēt? Jau tik ilgs laiks pagājis, kopš princis ir mūsu starpā, bet jūs vēl ar vienu atliekat kādas. Lūkojiet! Tāda viņa ir vienmēr, kā miega pārņemta, kā aizsalusi. Jā. Sveiki! Sveiki! Sāksim. Lūdzu, kura būs pirmā? Mani sauc Zane. Sveika, Zane! Man ir 20 gadi. Un man ir tādas pārdomas par latviešu valodu Latvijā. Man nav skaidra viena lieta. Kāpēc piezinot uz jebkuru informatīvu tālruņu šeit Latvijā, pirmais, kas man ir jāatzīst, ja vēlaties runāt latviešu valodā, nospiediet 1, ja vēlaties runāt krievu valodā, nospiediet 2. Jā, bet tā ir mūždiena. Es saprotu, ka šādu praksi uzreiz ienākošo zvanu spēja novirzīt attiecīgiem speciālistam, bet ja saskaņā ar Satversmes 4. pantu latviešu valoda ir valsts valoda, un saskaņā ar valsts valodas 3. likuma 2. daļu, ikvienam ir tiesības sazināties latviešu valodā ikvienā uzņēmumā, organizācijā un sabiedriskajā iestādē. Tad kāpēc man piezinot šo tālruņu vēlreiz ir jāapliecina, ka es patiešām vēlos sazināties latviešu valodā Latvijā? Kāpēc apkalpojošajās sfērās mēs strādāt tādi darbinieki ar latviešu valodas zināšanām 0? Kā Latvijā darba devējs ir spējīgs pieprasīt izcils krievu, bet ne latviešu valodas zināšanas. Un tas nav tikai maksimās un aibēs, man paziņu nesam piemeklēt veselības problēmas. Aizbraucot uz slimnīcu, uz uzņemšanu sakojošu atbildi. Jūs varat pieņemt ārstus, kurš runās tikai krievu valodā. Latviešu ārsts atbrauks pēc pāris stundām, bet tur jau rinde. Ko viņai nomirt? Latvijā ja nerunā latviešu lietas, ko? Kas tas ir par murdu, ka Daugavpilī tagad celsim kafejnīcas, kur runāsim tikai latviešu valodā, ko? Kas mēs īsti miruši esam? Nē! Kas par tu sviež, bet cik latvieši nesaprot, ka valoda šobrīd tas ir vienīgais, kas mūs satur kopā, un vienīgais, ka šobrīd ir jēga, kas var mūs virzīt uz priekšu. Un tad citu, jā, latviešu valoda tas ir brīnums. Un tāpēc nevajag no viņas kautrēties, vajag viņā runāt, mācīties viņu un sazināties ar citiem latviešu valodā. Kāpēc kaut kāds lietuvietis
stāsts, bet es tev pastāstīšu par savu pieredzi. 12 gadus dzīvoju Zasulaukā, un 12 gadu laikā esmu iemācījies sadzīvot tur gan latviešiem, gan krieviem. Tev ir jāsaprot tas, ka Latvijā valsts karogs plīvos debesīs tā, kā es te sēžu. Katrā kompānijā ir LOL, lot of loud, krievi, LOL, latvieši. Bet tev ir jāsaprot tavs īstais ceļš, tas ir vai nu jā, nē, jā, nē, jā, nē, jā. Tev ir jāsaprot tavs īstās taktikas, jo es esmu priekš tevis izrakstījis no Wikipēdijas definīciju, kas ir urla. Urla. Cilvēks, kas pārstāv savu kultūru, kurai raksturīgs īpaši sportisks ģērbšanās stils, un kuras pasaules uzskatu veido dzīvesveids, kas saistās ar agresīvas, nekulturālas un noziedzīgas uzvedības praktizēšanu, lamu vārdu lietošanu, smēķēšanu un alkohola lietošanu. Vai tu vēlies būt tāda? Nē, nevēlas. Tā jau domāju, sadosimies rokās un atkārtosim pēc manīs. Es sapratīšu, kas ir brīvība. Es sapratīšu, kas ir brīvība. Es sapratīšu, kas ir brīvība. Es sapratīšu. Cik tu skaista izskaties! Tu mana ziemas princesīte! Tu vēl ar vienu dzīvo savā Frozen pilī! Tu mums tik brīnišķi tik atņemta no nāves! Tagad tu varēsi atspirkt savu mīļo rokās, mīļamiņ, savu tēva sirdi, kas jau bija tāda noskumusi. Tu atkal priecini! Zini, meitiņa, ka tu aizgāja arī mūsu laime. Mūsu pils tika vietuļa. Ļaudis sakas tagad apkārt domīgi. Drūvas tapa sausas un neauklīgas. No pļavām līna čūskas laukā. Mūsu ienaidnieki kļuva stipri. Es vājš. Ienaidnieki kļuva bagāti. Mūsu tauta nabaga. Bet tagad nokritīs viss ļaunums. Mitiņ, vai, pagaid, tu ko teici? Ko? Jā! Man šitais viss ir pie dirsas! Man neko no tā nevajag! Es esmu talantīga un es braucu uz Broadway! Nu, jūs redziet, viņa ir sapratusi, kas ir brīvība. Dosimies tālāk. Kur jūs dodaties? Jums taču ir savs viedoklis. Nu, ej, priek. Jā. Tu esi vadītājs? Tā, lūdzu, nākamais. Netaisi pauzi, jā. Es neesmu ne rasista, ne nacista. Es nenosodu nevienu cilvēku pēc viņa ģērbšanās stila, vai pēc politiskajiem uzskatiem, vai kādai ticībai viņa pieder. Bet ir viena tauta, kura man ļoti uztrauc un kura man neļauj beigt par viņiem domāt. Krievi. Tie ir čigāni. Vai, man Vai kā ir vēl pieklājīgāk viņš Čigāni un visi. Jā, čigāni. Tad,
kad es ieraugu uz ielas kādu čigānu, tad man ir tāds sajūta, ka vai nu viņi man apvārdos un apzags, vai nu viņi man piekaus, vai sliktākajā gadījumā viņi mani izvaros un nogalināt. Ko es daru tad, kad es ieraugu kādu čigānu? Es pārveidoju savu ķermeni. Tas ir jā. Vai arī vismaz man liekas, kas ir pārveidojama. Es eju un visu laiku galvā atkārtoju. Esmu stipra, 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 esmu stipra. Ļoti bieži man uzrunā uz ielas čigāni vaicājot naudiņu priekš maizītes vai priekš autobusu. Vai tu vari teikt komentēt? Tev jārāda. Bet es varu lūdzu palīdzi. Bet es parasti izliekos, ka es viņus neredzu un eju tālāk. Māc! Mēs arī speciāli sagatavošu tev. Ejam! Tas vairs viss, jā? Lietuviet, sit gaisā! Man bija 4 gadi, kad pirmo reizi ieraudzīju melno, un es nevarēju beigt skatīties. Es skatījos, un ar pirkstu rādītama mammai teicu: Mām, kāpēc viņš ir tik melns? Un mamma ar vienaldzīgu sejas izteiksmi man saka: bet tu taču tāda pati esi. Bet tāda arī ir, Nē, tā nav. Vismaz man nekas nelika domāt, un es esmu citādāk. Jo parasti, kad mēs ar māsīcām braucām uz Jūrmalu, viņas man lika stundu sauļoties, jo tad mēs būšot smuki brūnes, un es arī sauļojos. Tad es atbraucu mājās, skatos spogulī, bet nekas nav mainījies. Bet tā, jā. Dzīvostīt un daināties. Es redzu spogulī, ka es esmu tumša, un mana mamma ir balta, bet manā apziņā tas ir viens un tas pats. Nav, saprot, es dažkārt sev pieķeru pie tādas pašas domāšanas arī tagad. Nu, piemēram, nāk man pretī melnais. Es taču nevaru beigt domāt, ka viņš ir melns, lai gan man pret šo cilvēku nekas nav, bet neiziet no galvas. Un tad es atceros. Tu taču tāda pati esi. Bet pēc, saprot, paiet laiks un es par to aizmirstu. Ja, protams, man kāds par to neatgādina. Nu, piemēram, aizgāju uz Dailas teātri. Ja? Esot baigi labā komēdija. Kā jums rādās? Viens no galvenajiem varoņiem bija melnais. Es pat nezinu, vai es varu teikt melnais? Nē? Nika. Vai melnais? Melnais.
Un šo divu galveno tēlu dialogu laikā izskanēja ļoti daudz joku par melnajiem. Nē! Bet viņi nebija aizvainojuši. Man pat viņi likās ļoti smieklīgi, un es arī smējos. Bet tad es pamanīju, neviens nesmējās, un visi skatās uz mani. No sākuma es domāju, varbūt es pa skaļu smēju. Nu, bet tā varētu būt! Bet nē, es sapratu. Es taču esmu vienīgā melnā teātrī. Meitiņa! Meitiņa! Mana saulīte! Meitiņa, kādēļ tu tik skumja? Ko? Meitiņa! Vai te nevajag vaļā Latviju par nāves guļu, ko? Meitiņa! Ko? Vai tu ilgojies pēc tā modinātāja, ko? Meitiņa! Ko? Vai tas ir nesam priekš tā, kas tevi izcēla no ledus ārā, ko? Man sauc! Ko? Nozinu! Tu atkal svešu dzīvī. Es esmu nogurusi. Atvarās, nogurusi! Jā. Tik maz dzīvoju, ir nogurusi! Nē, viss ir labi. Tev jāras prieks, lai tevī mūs prieks. Ministri! Nu, jā. Lūk, tavs dārgais princis. Daļā princese. Vēl nedaudz acu mirkli, un man tiks piešķirts tas gods saņemt tavu roku. Atļaut man šo roku skūpstīt. Ir augsta roka un slapi arī. Kā tu domā man sasilti? Princese, kam augsta roka un slapja, tām karsta sirds. Jā? Tev kādu mati? Mati? Nu, mati man ir melni, tāpat kā mans bembis. Un kādas tev acis? Acis? Nu, acis man arī melnas, bet kā manā karatē josta. Tā, pietiek, kur ir mans gredzens? Gredzens? Jā. Te būs, princese, tavs laulājamais gredzens. Tas nav mans gredzens. Kur ir mans gredzens? Tūlīt. Tā, te būs viens no šiem noteikti būs tavs īstais gredzens. Tur nav mana gredzena. Kur viņš ir? Kā ir tūt šavā? Paklausies, vajag izpalīdzēt? Gredzenu vajag? Jā, kapent, krapent, kāra, džūpu, psāveiks. Jā. Kāds gredzens, kā tu vien var iedomāties. Labākās cenas pie manis. Tu tikai to nosauc, man tas ir. Man ir zelta sutra, diamanta, alvas, purpurs, sieviešu, vīriešu. Man tik gredzens ir Wi-Fi rekur. Ja tu ņems savu gredzens Wi-Fi, es tev var iedot zelta ko brīvu. Ja tu ņems 2 sutra, es tev var iedot 50% atdot. Ja tu ņems savu sutra, ko es tev 50% atdot.
runāts, ka jāmeklē pēc tā vīra, kurš uzkāps kalnā un paņems princesītes gredzenu. Nē, viņa gan! Nu jā, nu es to vīru esmu atradis. Ko? Kas ir? Kas tas ir? Kur ir tas princes? Kas ko tu saki? Kur viņš ir? Nu, viņš vai nu dušā, vai nu dzied haltūrā, vai... Ko? Kur ir? Nedodies, kungs, es viņu tūlīt atradīšu. Pastaigi! Atvainojos, es biju pie vokālā pedagoga, nedaudz neuzspēju. Piedod. Tātad, es pirms 4 gadiem iekāpu autobusā. Priekšā stāv čigāns. Melni mati, te bišķiņ papliks. Ādas jaka, bikses treniņi, kurpes. Es domāju, sūdi būs. Tad es... Tāpēc, ka tu neesi pagriezies pret skatītājiem. Sveiki. Es pirmo reizi vienkārši... Es pagriežos, lai piepīkstinātu etalonu. Skatos, tur vēl viena sieviete čigāna ar zirgastu. Es domāju, vai viņi savā starpā saistīti, vai? Jūs jau prom? Laikam nē. Tātad, viņi sajiet kopā pēc tam un sāk kaut ko apspriest, un pēc tam aiziet tālāk. Es domāju, sūdi būs. Pēc tam nākamajā pieturā iekāpa vēl 5 meitenes. Tādas jaunas, iespējams sportistas, basketbolistas, treniņu somām, visas garākas par mani, un sāk runāties savā starpā ļoti priecīgas. Tie čigāni uzreiz tā kā magnēti klāt, vecis sev ir novilcis jaku un uzlicis tā sev uz rokas, tā ka es neredzu plaukstu. Viņš pieiet viņai visam tuvu un jau tā kā, man liekas, ka kaut ko grib darīt ar viņu somu. Es stāvu tā no malas un es domāju, kaut ko darīt, tad es domāju, nē, es labāk skatīšos vienkārši kaut kur pa logāram, ja jau es neko neredzu, tad nekas nav noticis, vai ne? Tad viņš paskatās vēlreiz, viņš jau ir noteikti ielicis to roku somā. Es atkal novēršos, es domāju, es negribu iejaukties, un nākamajā brīdī viņš jau ir izkāpis ārā. Tad tās meitenes neko nenojaušdamas, es viņām pieeju klāt, saku, nu, atvainojos, bet man liekas, ka jūs varētu būt apzakti. Un viņas nopietni un sāk skatīties, tā kā, jā, man ir nozagts maks un visas ārprāts, ko darīt, un man arī prasa, ko man darīt. Es saku, es nezinu, bet es tajā brīdī jūtos tik stulbi, tā kā es būtu līdvaininieks noziegumā. Un tad es domāju, ja man būtu, tā kā, vēlreiz iespēja, es tam zaglim, droši vien, es viņam iedot pa muti, jā. Tad es viņam izlaustu pirkstus un vēl kārtīgi sadot vēlreiz pa seju. Jā, un pēc tam, pēc kādiem 3 nedēļām kādām, es atkal esmu autobusā, esmu atspiedies pret aizmugušu motoru, baigi piesūķēties autobusu, man priekšā stāv sieviete ar somiņas rokas, un nākamajā pieturā iekāpa vīrietis, ļoti zolīts ar melnu ādas mēteli, ar tādu ādas mapīti, un viņš pēkšņi to mapīti pieliek viņai priekšā tā somai, un sāk tā lēnām taisīt vaļā ar āvēslēdzēju, un es to visu redzu, un es domāju, nu, tūlīt es kaut ko izdarīšu, un tā kā niez jau pirksti. Un viņš jau liek to roku iekšā un stāv, nekuj tu zod! Un viņš tā kā samuls uzreiz pagriežās, projām skatās, lai neko neievērot pārējie. Es tā kā, es tik labi sajūtos, ka es atturēju to zaglu no noziegumu. Un pēc tam viņš pagriežās pret mani un saka, kādām tiesībām tu vispār man nosauc par zaglu. Un es biju pārsteigts, kā viņš tā atļaujas man teikt. Un es tā kā pavēroju publiku, kas ir autobusā, un domāju, kaut kādu atbalstu saņem. Bet viņi skatījās, it kā, kāpēc esmu sataisījis tik traci. Nu, atradi! Kas tad būs tas noslēpts pareiz klīnieks, kur bija tik krēsi ģērcinās zeltā klāt? Tādā, kungs! Šeit viņš ir.
Tas laikam būs tas noslēpumainais vienā zeltā tērptais bruņinieks. Uzmauca princesīti stikla kalnā. Kādēļ tu aizvērt? Nergājēji meklēt, nāc šukā kādu glāzēsnieku. Puika! Nu! Es jau netiku atrast, es pats atnācu šurp, es viņai biju solījis, ka atnākšu uz kāzām un atnesīšu viņai to gredzenu. Un es tev viņu šodien tā kāzu priekšdienā atlaidīšu bez soda un mašanu tur vēlēs līdzi. Es jau neko nevēlos. Es arī būšu augstsirdīgs. Es tev nav ne svārtu, ne kurpi kājās. Es tev ietērpšu vienā zīdā. Došu gredzenu. Zini, man ir savs zelta zirgs, un viņš var atnest man gan vāra, gan sudraba, gan zelta drēbes. Man tavu zīdu nevajag, paldies. Nojūdzies! Puika, nu ne, princes ir labs. Gribtenī sūdu veidā darīt laimīgi. Tad, lai dod to naudu maniem brāļiem, tie to mīl. Zini, nē! Ej, dīkstātiņ! Man ir piegriezies, ka visi lipst un bļēni uzskat par pilnīgiem idiotiem, tāpēc, ka viņam nav pārkārtība, nav darbs, vai viņš kaut kas pats un tiešā, kas ir jādara. Es esmu pateikšu otrādi, ir pilna Latvija tādiem cilvēkiem, ka bērnība nav pati otrādi. Viņi nevarētu simulētīs tādā tā, kā viņi jāmaz. Un viss nav tik vienkārši, viss par viņam smējās, uzskat viņus par idiotiem, un kad vajag viens otru, tas ir smieklīgi. Tātad tādi. Tik mums tačkēt sociālo frustrācijas Paldies. Labi, pietiks daudz mūdē. Dod šur gredzenu, vai kritīs bargās sodā. Es jau nevaru vienkārši tā dot gredzenu. Viņš man nevar tā vienkārši atdot gredzenu. Es koši, es tak nekļūšu laimīgs, tad princesīte te mūžam necelsies vairs. Un viņa man piekodināja, ka viņa bez tā gredzena nevar celties. Un vēl atkārtoja, ka nekad ne mūžam to gredzenu nedod. Būsi stipra! Betiņ! Lūk, nāk tavs. Lūk, nāk tavs dārgais princis. Piedod.
lai tev nestu šo te tavu gredzenu. Tu viņu tik ļoti vēlējies, tad ar šo pašu gredzenu es tevi arī apņemu par savu sievu un ieslēdzu savās rokās tik cieši, kā tas gredzens ieslēdz pirkstu un nelaiž to vairs svaļā, kad tas pirksts pēc nodā jācērt nost. Sociālā paralīze! Zili stīkli, zaļi lēdi. Princesīte, ja neviens tevi negrib, tad iesim prom. Kā? Iesim, ja? Grib, nē, kā negrib. Negrib, tad nevajag. Grib. Es nesaprotu, elementāra lieta ir kā atnāk, It kā nāk, saprot. Visi vīrieši cūk. Meitiņ! Manu meitiņ! Pētiņ, nu nenāc man klāt. Man ir uzlikta nāves roka, un kurš man pieskars, tam ir jābūt. Vai, meitiņ! Tu atkal aizēji? Jā, es aizēju, nu. Un šoreiz uz visiem laikiem. Nē, manu bērniņu lūdzu, nē, es to otrais nepārcietīšu, meitiņ! Tad viņš nepārcīt. Nost no manas māņu burdi nost! Tā ir mana princese, es ne pirmais pieskārus ministra palīgā! Ministru šurpes tev pavēlu! Es esmu ar viņu! Paldies tev! Man liekas, ka es esmu uzvarējis. Es negribu vairāk nekādu revolūciju, nekādu varoņu, nekādu cīņu. Dzīvosim mierā un saticībā tāpat kā līdz šim. Ko tu tagad teiksi revolūciju varoņu meistari? Es neko neteikšu, es vienkārši gaidu Antiņu. Gaidi, tad es esmu uzvarējis. Pagaid vēlā, māte. Ņem to, kas pieder tev. Hei, tas sīkais. Sāc. Cits. Es mīlīs! Es tev. Ak, mans bērns! Mans vienīgais bērns! Ko es esmu izdarījis? Labi! Atņemat tad arī manas vecās dienas! Nesat arī manu sargu! Nu ir pakaļā! Tu esi viņas slepkava! Es te valdēju savu vienīgo bērnu! Labu viņai gribādams! Bet tā ir bijis, un tā arī paliks. Jā, Antiņ, cēlies augšā! Cēlies augšā, Antiņ, tur ej! Ej, Antiņ! Nu taču cēlies ātrāk! Jā, nu! Mans dēls. Salterīt! Tu, amara, 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 ara, amā, tu nenāc viņai klāt, tu mērasi. What the fuck, vecen? Klauns kaut kāds? Ministrus! Māmā, tu vienkārši atkāpies! Salterīt! Cēlies augšā! Kas ir? Salvedi, tas esi tu? Jā! Kur tu biji? Tu esi tāds blēdis! Tu esi tāds blēdis! Nē, es! Tu viņu var! Viņš ir mans! Pēc savs ir kļūs! Labi, uzvārdu! Atdodamies uzvarējis! Ministrs. Viens, kas zaudē! Viens, kas atdos! Pastāvēs, kas pārvērtīsies! Raida plāns atradies! Bet ko tu man dosi? Sāks! Nevar palikt tušā! Salvedi!
iedeva to gredzenu. Es tev teicu, lai to gredzenu nevienam nedod. Es tev teicu, lai nevienam nedod, kam tu viņu iedevi. Mēs sarunājāmies, es tev tu man zvērēji. Kāpēc? Kāpēc? Kam? Kam tu iedevi? Es to gredzenu nevienam nedevu. Pat tad, kad tētiņš teica, ka tev jādod viņš, lai celtos, bet... Nu, bet? Ko bet? Mani piekāva. Atcita un izrubīja. Piekāva? Atcita? Izrubīja? Kurš? Kurš to izdarīja? Pasaki man, kurš? Kurš to izdarīja? Kurš? Parādi man, kurš to izdarīja? Tas tur melnais princis. Tas tur. Viņš. Pietiks, mūde! Vīri ceļamies augšā! Ņemat ieročus, būs karš! 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 Viss ir kārtībā. Mums pieder viss, ko mēs vēlējāmies. Mums ir bagātas ģimenes. Jā! Mums ir kulturāli bērni un izglītoti. Mums visiem ir tik daudz naudas. Mums ir tik daudz darba vieta Latvijā, ka mēs aicinām no citām valstīm. Neviens nepamet šo valsti. Un mums kaķiem ir 9 dzīvības. Kīsā! Nāc! Pašnāvīties neviens netaisā! Pensināt! Pensijas ir augstas, viņi ceļo pa ārzemēm. Un kad ir jābrauc atpakaļ vasarā, tur ir sabiedriskie transporta līdzekļi pa brīvu. Var braukt! Ušakovs vēl maksā, kam brauc. Ir labākā valsts pasaulē. Malāts, salāts. Krustā! Jūs jau paši savas rokas esat sadavuši kopā. Ew! Mēs šitam jau esam gājuši cauri. Nevajag, ja? Termiņi! Es jums savu svētību tikko aizturējis. Tagad esat svētību man, vecam tēvam. Labi. Palieciet sveiki, mani bērni. Es jau mirstu.
Es vakar skatījos ģenerāla mēģinājumu pirmo cēlienu, tagad otro cēlienu izrādē. Jums sveiciens no rektoras, jums sveiciens no Siliņa. Un tas, ko jūs šodien rādījāt un vakar rādījāt un vēl rādīsiet Zeltzirgā, tas neatiecas tikai uz Latviju, tas attiecas arī uz akadēmiju, tas attiecas arī uz mums visiem kopā, jo Zeltzirgs nav tik vienkārši šifrējums. Es lielu pateicību saku Mārai Ķimelei, ka viņa piekrita. Tad, kad es 2 gadu atpakaļ izdomāju, ka varētu paņemt un aizdot igauņiem lietuviešiem Zeltzirgu, iztulkot, un ka Gildas atsaucās, lai vienalga kā ir, ka varētu būt tā un citādi. Varētu būt ne tik ironiski un ne tik smagi, bet vienalga brīnišķīgi. Un Gildas, es tev dāvinu sēdus sliekšņa pasacīšanu. Okay. Come.